Labdien! Šodien parunāsim par Rīgas domas satiksmes departamentu un ap to sacelto ažiotāžu. Kā mēs visi zinām, pagājušā gada beigās Rīgas doma saņēma paziņojumu no Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja par to, ka nav saskatījuši noziedzīgus nodarījumus satiksmes departamenta darbībās, kas ir saistīts ar ielas uzturēšanas darbiem. Šobrīd sakarā ar to ir politiķi no progresīvo puses un arī no citām sabiedriskām organizācijām, kas izsakās to, ka viņu prāt Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas savas izmeklēšanu veids vāji vai nav darījis to profesionāli. Sakarā, ko vēlējos tomēr noņemt šo šaubu ēnu par to, ka izmeklēšana būtu veikta nekvalitīvi, jo, manuprāt, izmeklēšana ir veikta ļoti vispusīgi un objektīvi. Un tāpēc vēlējos paskaidrot, kāda tad ir šī knaba kompetence. Proti, viņa kompetence ir izmeklēt noziedzīgas nodarījumus, kuri saistīti ar politisko organizāciju, partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī noziedzīgas nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju. Saistībā ar minēto tiesību normu vēlos vērst uzmanību to, ka knaba kompetence nav vērtēt departamenta saimniecisko darbību, vai viņa darbība ir saimnieciska vai arī nesaimnieciska. Faktiski šāda uzraudzība ir pašas domas atbildība. Šajā gadījumā tā faktiski būtu izpilddirektora kompetence izvērtēt, vai departamenta direktors savus pienākumus veids kā gādīgs un rūpīgs saimnieks, tērējot budžeta līdzekļus ielu uzturēšanas darbos, vai arī valsts kontrolas kompetence, bet tā nav knaba kompetence. Tāpēc uzskatu to, ka šos politiķus vai sabiedriskās organizācijas, kas izskatās, ka knaba šo nav vērtējis, faktiski šādā veidā spotrina savas spalvas, pilnīgi nepamatot, cenšoties faktiski nomelnot knabu, kurš faktiski ir veicis savus pienākumus godam un no savas puses šos jautājumus izmeklējis. Tas būs arī šodien viss. Novēlēšu arī jums mierpilnu un jaukiem mirkļiem bagātu šo jauno gadu.